Jā. Pirmdien man būs vārdiena, un man nesauc Monika. Manā vārdā ir nosaukta vēl viena meitene. Man par godu tad, kad es biju neviena skaista, bet arī jauna un kustīga. Es spēlēju basketbolu, un acīm redzot, kāds tēvs uzskatīja mani par cienīgu nest viņas meitas vārdu. Tā ir, jā. Tā ir tāda liels personība. Un vēl tad, kad mans vīra tēvs savam kolēģim ieteica vīnogu šķirni nosaukt par Zilgu. Tad mani sauc Zilga, meitas vārdā Dzērve. Un draugi, tad, kad sākās visas politiskās aktivitātes, nodevēja man par māti Latviju. Jo es kā cienīgs meža, es esmu godīga, uzticama, patriotiska, visas vērtības manī. Jā, tev nebūs zakt, tev nebūs nodot, tev nebūs, kā sacīt, jāsaka, nepatiesu liecību dot. Un draugi man nodevēja par māti Latviju, kas arī iegāja manā mājas lapā. Nu, ko lai es vēl pasaku? Kā ir ar to vārdu dzīvot? Nu, cik sen tas bija? Un ar māti Latviju dzīvot? Jeb ar vārdu Zilga? Nē, ar abiem. Ar abiem. Labi. Labi. Draugi mani mīl, es mīlu savus draugus. Manas meitas uzvārds bija Dzērve, Zilga Dzērve, un tāda es arī esmu. Ja? Varētu rakstīt dzēju, varētu vēl pēc kādu laiku izdot savu autobiogrāfiju. Dzīve mani bija skaista, notikumiem bagāta. Es savu dzīvi nemainītu ne pret ko. Pastāst par Jāņu tradīciju svinēšanu. Par māti Latviju, jā. Nu, arī šie Jāņi sākās Kārkliņos, kur bija tagad visā pasaulē, Latvijā cienījami cilvēki. Jāņi bija aizliegt, vīra tēvs bija Jānis, vīrs bija Jānis, vecākais dēls bija Jānis. Un kādreiz, kad prasīja tādi jaunākajai paudzei, visi teica, Jāņi ir Kārkliņos, jā. Nekur citur Jāņis nesvinēja, nu tā bija. Un kā tu sāk svinēt Jāņus ārēšos? Jāņus ārēšos? Nu, par to es īpaši runāt negribētu, jo raugi. Divas radošas, lielas, spēcīgas personības, kas sadalās, tad daļa draugi paliek vīram, daļa draugi paliek man, un tāda ir Jāņi Kārkliņos un ir Jāņi āraišos. Un tā dzīvē notiek. Kur ir tie labākie laiki? Labākie laiki? Tagad vai agrāk ir labāk? Tagad vai agrāk? Visi laiki ir labi, jo radošai personībai brīvam garam nav robežu, nav laika, nav nekas, un ceļš, kas tev ir paredzēts, to tu viņai vienā laikā, otrā laikā vai šajā laikā, man nav labi. Man bija, es dzīvoju savu dzīvi, ir mani draugi, un man nav nekāda laika, nav nekādas robežas, ja. Viņas nebija tad, un viņas nav arī tagad, ja. Kādi laiki? Nu, kādi laiki? Es esmu, jūs esat man apkārt, ja? Un tauta ir apkārt. Es un mana tauta. Kā es teicu, es maza pienanīta pie tavām kājām Latvija un savu ziedēšanu klusi pie tavām kājām apliecinu. Es kādreiz teicu, ka man bija 18 gadi, ja? Un kad vēl tāda Latvija nebija. Nu, tā ir pa valdību. Nu, valdība ir valdība. Katra tauta ir pelnījusi tādu valdību, kāda viņiem ir. Nu, Godmaņa kungs bija kādreiz pie mums Jāņos un teica tādus vārdus. Kā mana mamma teica, kad brīvības piemineklis tiks nobērts ar ziediem no galvas līdz kājām. Mēs toreiz necerējām, jo tie bija vismelnākie laiki. Viņš pēc tam, protams, vai ne, atbrauca un atvainojās, jo tajā laikā pat tādiem vārdiem varēja ilgi un dikti, vai ne, atsēdēt. Nu,
Tagad viņš ir vienā valdībā, ir otrā valdībā, un kā mēs esam auzās, tā esam auzās. Un tauta un cilvēki dzīvo savu dzīvi, un personības dzīvo savu dzīvi, un viņiem liekas, ka viņi kaut ko diktē, kaut ko nosaka, ja? Bet, kā saka, ierīnas cilvēki ir redošas personības, tad to visu pasmaida, viss. Ko lai es saku? Žēl, kad nebija sagatavots kāds iepriekš tāds teksts šim gadījumam. Jo personībām nav robežu, nav valdību. Viņas dzīvo savu dzīvi un beiggalā mūsu liktenis jau nosaka citi spēki. Un ja šie cilvēki tur pāris simt, kas iedomājās, kas paņem mūsu nodokļu naudu un visu, domā, ka viņi kaut ko riktē un kaut ko nosaka, kas, jā, es saku viņiem vienkārši līdzjūtība, lai es te vēl pasaku. Jā. Priekā.